mēs atrodamies Rīgas Svētās Terēzes mazās no bērna Jēzus draudzē. Vai esi kādreiz pievērsis uzmanību tam, kādi ir augšām celtā Jēzus pirmie vārdi, ar kuriem viņš uzrunā savus mācekļus? Vai vari atcerēties? Būtu ļoti svarīgi tos atcerēties, jo tie atklāja fundamentālo patiesību par cilvēku, par Dievu, par tevi, kā arī par jūsu attiecībām. Pirmie vārdi, ko Jēzus saka saviem mācekļiem, ir miers jums. Raugoties tīri cilvēciski, mums varētu šķist, ka sākumā būtu forši noskaidrot attiecības. Piemēram, Jēzus varētu piesaukt Pēteri un pajautāt viņam: Pēteri, Sīmeņa dēls, kā tā tas notika, ka tu, deklarējot man savu uzticību, 3 reizes pateici, ka mani nepazīsti? Vai arī pajautāt mācekļiem: mīļie draugi, kā tā tas notika, kad es atdevu savu dzīvi pie krusta, man blakus stāvēja sievietes, nevis jūs? Un domāju, ka skatoties no mūsu cilvēciskās perspektīvas, tāda Jēzus rīcība un vārdi būtu adekvāti. Taču ne, Jēzus neko tam līdzīga nesaka. Saviem mācekļiem viņš saka: miers jums. Es jums atnesu mieru starp sevi un jums, starp Dievu un cilvēku. Tos vārdus mēs varētu interpretēt kā tādus: dārgais cilvēk, zinu par tevi visu, zinu tavas cēlās un augstās vēlmes un deklarācijas. Tā pašā laikā zinu tavu trauslumu, zinu tavu grēcīgumu, zinu tavu mazdūšību, zinu, ka krīzes situācijā būsi gatavs pateikt, ka mani nepazīsti, un tomēr tev saku: miers tev. Nekas nevar atšķirt mani no tevis. Nekāds tavs grēcīgums, grēka, mazdūšība nevar pārliecināt mani atteikties no tevis. Dārgais draugs, vai vēlies dzirdēt vairāk Jēzus vārdus? Tad nāc rītdien un apciemo viņu. Nāc uz Rīgas Alberta draudzi 12:00.